Pirmais, ko viņš darīja, viņš nometa šo lieko svaru un tad pievērsās MMA un redzam ļoti atletiski. Šobrīd ir viņa treneris Kaspars Simjonovs saka, ka vēl jāpiestrādā pie muskuļu masas un tad ar Antoanu viss būs kārtībā un viņi arī plāno pagaidām vēl pacīnties amatieros, bet kaut kad, jā, tuvāko 2 gadu laikā noteikti Antoanu mēs redzēsim pro ringā. Antoans uzsāk ļoti aktīvi šo cīņu un atspiež ļoti fiziski spēcīgs ir Hodifa Šadāts. Un tikpat jaudīgs ir arī Antoans Abu Šedīts. Sagriežās pozīcijā. Tagad ar muguru pret žogu ir Antoans Abu Šedīts. Hodivs Šadāts meklē iespēju uz metienu. Redzam, ļoti labi nobloķējis ir viena roka. Tā, lai tu neutralizētu pretinieku, tev viena roka vismaz ir jānobloķē. Un tad, ticiet man, tad pretiniekam ir ļoti grūti kaut ko iesākt. Un atbrīvo sevi no važām Antons Šadīts. Labi, Antons trāpā, smuki taisnies sitienu, un tagad pretuzbrukumā Hodifa Šadāts. Šadāts mēģina iet kājās, bet nogāž Antoana Abu Šedīdu. Hodifa Šadāts šobrīd ir pilnā aizsardzība, jeb full guards. Mēģina nosegt savu galvu, piespiežot pretiniekam pie pleca Hodivs Šadāts, lai tas no apakša nevarētu trāpīt, bet tāpat tā sanāk Antonam Abu Šedīdam atrast iespēju, kā trāpīt savam pretiniekam no Sīrijas, kurš dzīvo Norvēģijā. Piespiež ar alkonīti savu pretinieku augšā esošais Hodivs Šadāts. Man liekas, bija signāls pa 10 sekundēm. Un atskan gongs. Un pirmais rauns ir noslēdzies. Puiši apķerās. Interesants rauns, ļoti efektīvs rauns ar dažādām sportistu aktivitātēm. Lūdzu, ka redzam Antonu Šedīdu sekundē Kristaps Jevdokīmovs, Kaspars Simjonovs. Jāpiezīmē, ka Kristapam Jevdokīmovam, kurš savu karjeru lielāko daļu ir aizvadījis, nevis lielāko, bet principā visu ir aizvadījis ārzemēs, Nīderlandē un Vācijā. Viņam bija šodien paredzēta cīņa arī šeit, uz Latvijas skatuves pirmoreiz, taču treniņu procesā Kristaps Jevdokīmovs kārtējo reizi savainojās, atkal nopietns savainojums. Cerams, ka ne uz ilgu laiku Kristaps izskatīs no aprits, un Kristapam ir plēsta ceļgala saite. Cerams, ka viss nav tik traki, kā izklausās, bet ārsta zīmē saka to, ka vajadzēs vēl padziļinātākas pārbaudas, un tad sapratīs, ko darīs operācija kārtējā, vai tomēr varēs iztikt bez ķirurģiskas iejaukšanās. Minūtes pārtraukums ir noslēdzies, un tūdaļ atkal šie sportisti uzsāks cīņu. Kreisajā būrstūrī ar sarkanajiem kājsargiem ir Norvēģiju pārstāvošais Sīrijas sportists Hodifa Šadāts. Savukārt ar zilajiem aizsargiem tur ir. Kas tur ir? Zelta un kartiņu saņem. Par ko īsti saņem? Es tā arī nesapratu. Vai nebija kāpe mutē vai kas? Vai par izrunāšanos? Jā, bet saņem Hodifa Šadāts, kas viņam ir 1 mīnus mazāk, 1 punkts mazāk. Līdz ar to viņam tagad ir jāsakārto pašam viss tā kā vajag. Antons Abu Šedīts zilajos aizsargos. Viņš ir Latvijas un Libānas pārstāvs, kā jau es minēju. Francijā, bet vecāki ir, māma ir latvieta un teica ir Libāns. Labas uzbrukums no Šedīda un Šadāts mēģināja pacelt Šedīdu augšā. Spēcīgs puisis ir Antoans Abu Šedīts. Šedīdam jaudas ir ļoti daudz. Un teikšu, ka
Šadādam nemazāk. Šadāds tagad pieticīgāk varbūt strādā. Šadādam bija liela ekstāze arī pēc vakardienas svēršanās procedūras, cik es zinu, ka viņš ar komandu tā kā nedaudz vakarā izstaigāja pa Jelgavas ielām, kas, manuprāt, ir liela kļūda. Tev ir jākoncentrējās tikai un vienīgi uz cīņu, tev ir pēc svēršanās procedūras ir jādodās uz viesnīcas numuriņu un jāguļ, un tiešām ir jāatgūstās, taču enerģiju tērēt. Ekskursijai tu to var pēc cīņas, bet ne jau dienu pirms cīņas, pēdējās sekundes. Atceramies, ka tas, ko rāda mums tablo, vienmēr atbilst no tā, kas ir timekeeperim. Un galvenais timers ir tieši pie šī te laika tiesneša. Redzējām, ka asistents ielaida visus sekundantus būrī. Kimos, Masē, Antuāna, Abušedīda rokas. Rokas piestās, līdzīgi kā motokrosistiem. Motokrosas saka, ka viņiem piedzinās braucot pa trāsi rokas, tad cīņas par pārstāvjiem rokas nemazāk piestās, ka tev visu laiku ir jāsatver. Pretinieks ir šī te statistikā. Un šeit uzņem informāciju un atpūšās Hodifa Šadāds. Un Šadādam pirmie 2 raundi nav bijuši īpaši veiksmīgi. Viņam ir trešais rauns, šīs 2 minūtes ir viņam noteicošās minūtes, lai atgūtu zaudēto. Manā skatījumā, lai Hodifa Šadāds tik pie uzvaras, viņam ir pretinieks jāfinišē. Vai viņam to ļaus Antuāns Abušedīts? Noteikti ne. Antuāns jau pirmies, un lūk arī Antuāns līdzīgi kā pirmies 2 raundos. Viņš kā strādāja kā pirmais numurs, kā pirmā vijola, tā viņš arī turpina noteikt toni šajā cīņā. Hodifa Šadāds arī mēģina kaut ko izdarīt, bet atlaust pilnībā Antuāna Abušedīda aizsardzību, tā arī šim Norvēģiju pārstāvošiem sportistam nav izdevies. Antuāns, kļūdiņi nedaudz. Grieztais sitiens ar roku, taču pārāk tālu atradās no pretinieka Antuāns Abušedīts. Tikmēr Hodifa Šadāds mēģināja nogāzt Latvijas Libānas pārstāvu zemē, bet Antuāns Abušedīts, viņš ir kā tāds cilvēks, kuru tik vienkārši nogāzt nav iespējams. Opā, un tagad Antuāns Abušedīts, Latvijas un Libānas dubultpilsonis, kontrolē šo cīņu, savu pretinieku Hodifu Šadādu no sāniem. Šīs saikkontrols, arī asins, kurš tur ašķiņo, nevar saprast, vai tas ir Antuāns Abušedīts vai Hodifa Šadāds. Un tad gribētu teikt, kāds varbūt, kas tagad tā neuzmanīgāk skatījās un nesaprot, kurš tad viņiem ir Latvijas pārstāvs. Kā jau es teicu, Antuāns Abušedīts. Visās kā Šedīdam galvu pušu. 20 sekundes. Ir atlikuši šajā mačā. Labs ar cēlīt! Taču šis cēlīts neapstādināja Hodifa Šadāda uzbrukumu. Abi noguruši, bet redzam, ka labākā kondīcijā tomēr. Kļūdās! Šedīts, bet viņš ir izdarījis pietiekami daudz, lai varētu viņu jau apsveikt ar uzvaru, bet es nesteikšos noteikumiem pa priekšu. Es jau esmu jau nodemonstrējis, ka manas domas ar tiesnešiem arī dažreiz mēdz atšķirties. Apsveicis jau ar lielisko cīņu pirmam kārtām savu, gribētu teikt, komandas biedru Kristaps Jevdokīmovs, bet gaidam oficiālo verdiktu. Protams, tikmēr tiek dakterēt uzacs. Antuāns. Tagad skatāmies darbībā abas sportistus. Atkārtojumā, es domāju, būs ļoti daudz interesants epizodes. Tiešām ļoti kvalitīvi interesanta cīņa. Uz trešo raundu nedaudz baterijas nosēdās abiem sportistiem, taču padoties šeit neviens negrasījās un līdz pēdējiem sportisti darīja visu iespējamo, lai sagrieztu cīņas gaitu kājām gaisā. Viens mēģināja noturēt šo pozīciju, tur vairāk
sliecos uz Antuānu. Savukārt, otrs pretinieks, redzam, abi gatavi. Vienbalsīgs tieši lēmums. Tad es domāju, ka Latvijas sportisti tiks pie uzvaras. Latvijas Libānas pārstāvs. Jā, Antuāns Abušedīts turpina uzvaru sēriju, 2 cīņas, 2 uzvaras. Savukārt Šadādam šī bija 4. cīņa un 3. zaudējums viņa karjerā. Bet, kā jau es minēju, šis ir amatieru MMA, un amatieru šīs cīņas neviens tā īpaši nevērtē. Jā, viņas skatās, tas ir pieredzes uzkrāšanā. Īstais ceļš sāksies tad, kad viņi sāk startēt pro MMA.